Čau visiem, tas Santa, un es beidzot esmu... Tātad čau visiem, beidzot man ir atnākusi mana skolas soma, tāpēc kā es apsolīju filmēt, kas ir manā skolas somā video, es tiešām filmēšu, kas ir manā skolas somā video. Tā kā, lai es beigšu un ātrāk sāksim video. Tātad, šī ir mana skolas soma, to es pasūtīju no mājaslapas AliExpress. Es viņu pasūtīju tik ļoti sen atpakaļ, kaut kad neatceros. Nāca kāds 2 mēnešus, bet viņi beidzot ir šeit. Jā, varbūt viņas ir diezgan maziņi, bet viņi ir diezgan ietilpīgi, jo tur iet iekšā arī A4 lapas. Tā pirmā lieta, kas man ir līdz, vienmēr ir ūdens. Noteikti viņš tur vairs nav, bet ūdens pudelīt, jo es skolā vienmēr dzērot ūdeni, mums tur ir ūdens, ko mēs varam liet pudelītēs, tāpēc man vienmēr līdz ir ūdens pudelīt. Nākamā lieta ir penālis, jūs jau droši vien esat viņu redzējuši manā skolas lietu pirkuma video. Penāls ar kaķīšiem, iekšā ar pilns ar visādām pilspalvām, marķieriem. Nākamā lieta, kas man vienmēr ir līdz, protams, ir mans maks. Šo man uzdāvināja Adrians vārda dienā. Tālāk man parasti, labi, viņš nevienmēr man ir līdz, tad, kad man ir, ka man nav slinkums viņa ielikt somā, nav slinkums viņa stiet līdz skolu. Man vienmēr ir līdz mans plānotājs, gandrīz vienmēr, jo es mēdzu aizmirst lietu. Tālāk man ir tikai 2 klases līdzi, jo bija skolotāja diena un nevajadzēja daudz grāmatas vai kaut ko tamlīdzīgu. Šeit šī ir mana vēstures klade. Un šī mazā burtnīca ir mana kulturoloģijas, tāpēc, ka mēs kulturoloģijā īpaši daudz nerakstam. Vēl man somā ir, es biju Jelgavā tā kā zinātnieku naktī, un man ir bukletiņš un piemīlīga uzlīmīta. Ak, mans Dievs, šis body sprays no H&M. Viņš man ir tā kā paradīze. Viņš ir viņš ir ļoti tāds salds, man ļoti patīk saldi body spray. Viņš tā kā ar kokonatu, bet viņš smaržo ļoti labi, viņš ir tāds. Viņš stāv pie kasēm H&M, es teiktu, ka galerīcā viņš ir tik smaržīgs. Un vienmēr somā vēlēties kaut kāds lūpkrāsas parasti, jo man patīk krāsot lūpas. Un šī ir viena no manām, tā kā, šī brīža mīļākajām, tā ir šīs pirmas, ko es nekad nevaru izlasīt. Fokusē, LDL Young. Un es komentārā uzrakstīju, kā viņa pareizi runā, bet aizmirst. Un viņa ir matēta un ļoti kā krāsā šī āra. Ļoti skaista. Un tad man ir lampiņa. Es viņu dabūju zinātnieku naktī. Jā, es nezinu, kuras viņu likšu, jo man nav īsti atslēgas, bet viņas piekrināšu kaut kur. Vēl te iekšā ir špikeris no kontroldarba un dzērkumīgi. Tālāk šeit iekšā ir tāda mazāka kabatiņa, un tur iekšā stāv mana ķemme, jo es parasti vienmēr skolņam līdz ķemi, jo man mati vienkārši savans tik āli. Un tad man te ir vēl tāda mazāka kabatiņa, kur man stāv kaut kādas paketes un tamponi, kaut kas tamlīdzīgs. Jā, un tad vēl priekšā ir palikusi šī kabata. Un šajā pēdējā mazākajā kabatā iekšā ir austiņas. Un ķēdīte. Un man vienmēr līdz higieniskā lūpkrāsa. Tāpēc, kad dzīvi šeit vēl kā man tāds lūpkrāsa, tavs lūpas paliek ļoti ātri, ļoti sauss, tāpēc man vienmēr līdz higieniskā. Paldies, ka skatījies šo video, es ceru, ka tev patika. Ja tev ir jautājums, kāpēc man uz galvas ir cepuri, tas ir tāpēc, ka man mati izstāsta vienkārši drausmīgi šodien, tā kā legit drausmīgi. Jā, un man ir ļoti daudz foršu video ieplānotas, esmu sākus vienu no viņiem filmēt. Tā kā, ja tev interesē man nākamie video, tad uzspied subscribe, tas ir tur, kaut kur apakšā. Jā, un es kaut ko gribēju vēl teikt. Jā, ja tu gribi, tā kā, varbūt, ja man seko Instagramā, manā bushbaby akontam jau zina, kas būs viens no nākamajiem video, jo es bieži Instagramā lieku tos Instagram stories, bushbaby profilā. Tā kā, iečuko. Un jāsus arī Instagram savam kaķim. Tā kā, ja tu vēlies piesakot maniem kaķiem Instagramā, tad vai piesakot. Viņu Instagrams būs aprakstā. Tas ir dīvaini, varbūt nav, nē, ir gan laikam. Labi, ok, paldies, ka skatījies un tiksimies nākamreiz. Čau!